Mēs esam ļoti tīrīgi un mums mājās blusu nav, tāpēc nesaprotu, kāpēc mans suns tik ļoti kasās. Šādus tekstus bieži dzird veterinārā ārsti, kad saimnieks atnācis uz vizīti. Taču tas ir mīts, ka tikai netīrībā dzīvo blusas. Patiesībā blusu oliņas ir visapkārt mums. Nevienmēr tā blusu invāzija būs tik liela, ka mēs viņu reāli redzēsim dzīvniekā. Tieši tā iemesla dēļ mēs nevaram teikt, ka mūsu dzīvniekam nav šīs blusas. Jo tikpat labi blusa var ielikt dzīvniekā pastaigas laikā, paēst, izlekt ārā, mēs pārnākam mājās un mūsu suns kasās, visu nakti neguļ, un tā nieze tomēr ir. Ja vizītes laikā saimniekus nevar pārliecināt ar vārdiem, ir opcija to pierādīt. Ja līmlenti uzlīmējam uz suņa kažoka vai izķemmējam spalvu ar ķemmi, un tad veterinārārsts apskata guvumu zem mikroskopa. Tas, protams, ir vajadzīgs cilvēkiem, kuri atnāk un saka, kā manam sunim blusas? Ko jūs gribat teikt, ka es dzīvoju antisanitāros apstākļos? Nē, tas nebūtu nenozīmē, ka jūs dzīvojat antisanitāros apstākļos. Blusa grib ēst un sunīts ir virtuve. Un tas ir pilnīgi normāli mūsu vidē, ka tā blusiņa grib ielikt un paēst. Un īpaši ēdelīga blusa var iekost visām dzīvām būtnēm, kas trāpās viņai pa ceļam. Nevienmēr ir tā, ka laukos jau dzīvo blusaini suņi. Nē, tā gluži nav. Ļoti daudz ietekmē šie vide, kurā šis dzīvnieks dzīvo. Tikpat labi blusas var būt ļoti daudz. Blusu oliņas var būt, piemēram, kāpiņu telpās Rīgas centrā. Un tikpat labi laukos vecmāmiņai sunītim sētā nevar būt neviena blusa. Tā arī var būt, jo ļoti atkarīgs ir no šī dzīvesveida, no apkārtējiem apstākļiem, cik labvēlīgi tie ir šai blusai. Pat ja vērīgākie saimnieki pēc suņa pastiprinātas kasīšanās būs rūpīgi pārskatījuši kažoku un neko tur nebūs atraduši, nevar izslēgt iespēju, ka blusa uz kažoka paciemojasies vien īsu brīdi. Blusas radītais kodums ir niezīgs, sāpīgs, līdz ar to dzīvnieks to turpina kasīt, un šī nieze kļūst ar vien lielāka, izteiktāka un sākas jau pat ādas bojājumi. Lai arī pastiprinātai kasīšanai var būt arī citi medicīniski iemesli, visbiežāk tas tomēr būs šis blusas kodums. Un sliktās ziņas mājdzīvniekiem ir fakts, ka šis mazais ārējais parazīts ļoti ātri vairojas. Tādēļ, ja saimnieki steidzīgi nereaģē uz izmaiņām suņa uzvedībām, tas burtiski dienas, divu laikā situāciju var izteikti pasliktināt. Viena blusa dienā var izdēt pat līdz 50 oliņām, un blusu oliņas ir ārkārtīgi izturīgas ārējā vidē, līdz ar to viņas pat var pat līdz 3 gadi gaidīt šo labvēlīgos apstākļus, lai viņas izšķiltos. Blusu oliņu ir grūti ietekmēt, teiksim, no vides ārējiem apstākļiem, ar lielu sauli, ar lieliem mīnusgrādiem. Līdz ar to ir ļoti grūti iedarboties uz šo blusu oliņu, nepielietojot medikamentus. Un biežākā slimība, ko var izraisīt pat tikai viens blusas kodums, ir alerģiskais dermatīts. Apskatīsimies tā veidošanos. Ādas virskārta tiek traumēta, un dzīvnieks to vietiņu turpina kasīt. Šīs blusu siekalas, tātad blusu siekalas rada šo niezi, un dzīvniekam turpinot kasīt šo ādas virsējo slāni, izveidojās arvien lielāks ādas bojājums, kas kļūst sāpīgs, un tātad vietu, kurā ir iekodusi blusa, dzīvnieks tātad kasa ne tikai ar muti, viņš kasa arī ar ķepu. Ķepas viņš izmanto staigājot pa zemi, tātad tur virsū ir visādas baktērijas. Un šajā brīdī, kad viņš to pušumiņu sāk kasīt ar ķepu, viņā iekļūst arī baktērijas. Un tad jau šis stāsts vairs nav tik liels par blusu, kā par šo bakteriālo iekaisumu, kas veidojas uz ādas. Baktērijām tur ir, teiksim, tā zaļa dzīve, jo āda ir bojāta, šūna ir saplīsusi, tās ir barības vielas baktērijai. Savukārt apmetojums pasargā šo baktēriju no saules stariem, no iespējams kaut kādiem līdzekļiem, ko saimnieks pirmajā izvēlē varētu sākt lietot mājās. Līdz ar to šis dermatīts, šis ādas bojājums zem apmetojuma
var plesties un ļoti strauji izplesties pādas virsējo slāni. Dermatīts ir ļoti sāpīgs dzīvniekam, tāpēc nevajadzētu to sākt ārstēt mājas apstākļos. Noteikti, ka vajadzētu griezties pie veterināra ārsta, jo dzīvniekam, respektīvi, mums ir jāatrod cēlonis, kas šo dermatītu ir izraisījis. Lai jums nebūtu jālauza galva par šādām nopietnām slimībām un jātērē lielas summas par ārstēšanu, prevencija vienmēr būs labākais risinājums. Kuru no pretparazītu līdzekļiem izvēlēties, visprecīzāk noteiks veterinārārsts, balstoties uz suņa dzīvesveidu un citiem kritērijiem. Vai viņš daudz peldās, vai viņš ir ļoti aktīvs, vai viņam ir, teiksim, lielāks tauku slānis vai mazāks tauku slānis, kāds ir viņa precīzs svars, jo jebkurš medikaments, ko jūs izvēlēsieties, lai pasargātu savu dzīvnieku, ir ļoti atkarīgs no dzīvnieka svara. Dzīvnieku var pasargāt, un ir ļoti dažādi veidi, kā mēs savu mīluli varam pasargāt. Ir kakla siksniņas, ir pūšami spreji, ir iedodamas āpēdamas konfektes, ir arī skausta pilieni, un šo te līdzekļu izvēli noteikti, ka jums ieteiks jūsu veterinārārsts. Vēl ar ko grēko saimnieki rūpīgi neizlasa lietošanas instrukciju, un kas vēl bīstamāk, suņiem paredzēto pretparazītu līdzekli dod kaķiem. Ir medikamenti, kuru sastāvā, teiksim, sunim lietojamie medikamenti, un viņu sastāvā ir vielas, kuras pat var būt nāvējošas kaķim. Līdz ar to noteikti, ka nevajadzētu pat mēģināt lietot, jo ir saimnieki, kuri iegādājās lielo suņu skausta pilienu, bet izdala mājās 7 kaķiem. Noteikti to nedariet, jo, ja medikaments ir paredzēts sunim, tad viņš ir jālieto sunim un attiecīgi uz viņa svaru. Tas ir ļoti svarīgi. Ļoti svarīgi zināt dzīvnieka svaru, un ļoti svarīgi arī būtu vienmēr ņemt vērā suņa krustojumus. Uz kaķiem tas tik ļoti varētu neattiekties, bet ir suņu šķirne kolija šeltija, kuri ir ļoti jutīgi pret vienu no šiem medikamentu sastāva, un tas var būt ļoti bīstami. Ir daudz dažādu faktoru, kas ietekmēs jūsu mājdzīvnieka veselību, un jūs kā saimnieks varat to ietekmēt. Rūpējoties par mīluļa veselību, profilaktiski lietojot dažādus pretparazitāros līdzekļus.